Sveicināti! Šajā reizē par lietišķo ezoteriku. Zinātnēs ir teorētiskā X zinātne un lietišķā, piemēram, ir teorētiskā fizika un lietišķā fizika. Ir teorētiskā matemātika un lietišķā matemātika. Kur atšķirība? Teorētiskā zinātne darbojas ar konceptuālām lietām, tēmām, jautājumiem, kas ir kas, kā izveidots, kā darbojas, ko ar ko var izdarīt. Teorētiskā zinātne ir domāšanas rezultāts. Tas ir tas, par ko ikdienas dzīvē mēdzam teikt, tā jau tikai tāda teorija. Šajā virzienā ir doma vispirms, un tad darīšana. Varbūt ir, varbūt nav, tas nav svarīgi. Doma vispirms. Racionalitāte, racionālais pasaules izziņas veids. Lietišķā zinātne darbojas citādāk otrādi. Vispirms tā darbojas ar empīrisko, tātad sajūtu orgāniem uztveramo pieredzi laboratorijās, eksperimentu vietās, cilvēka dzīves un darba vietās. Šeit darīšana vispirms, visādi mēģinājumi, kļūdas no vienas puses, no otras, kā būtu ja tā, kā būtu ja šitā, eksperimenti, un tad tikai secinājumi. Kā domas, spriedumi, jeb mācība. Šādā veidā es gribu paskatīties uz ezoteriku. Ir teorētiskā ezoterika, un vajadzētu būt arī lietišķajai kaut kur. Kāds ir lietišķumam un teorētiskumam sakars ar ezoteriku? Pamēģināsim vispirms saprast tieši no lietišķās ezoterikas puses. Kā tas izskatās? Tātad nekādas teorijas, nekādas filozofijas, tikai ikdienas pieredzes ietvaros. Praktiski. Tātad praktiski. Paņem mīļo skatītāju, klausītāju papīru un rakstāmo. Uzraksti uz papīra dažas vai visas tās lietas, cilvēkus, notikumus, procesus, kuri tavā dzīvē liek justies tev slikti, kuri sāpina, šokē, apgrūtina, ierobežo, izraisa sašutumu, vainas sajūtu, biedē, sanikno un vispār. Uzraksti kaut vai 3, kaut vai 5, nelielas kaut kādas lietiņas, kas tev besī, krīt uz nerviem. Uztaisi vēl vienu mazu sarakstīņu ar lietām, kuras arī tāpat pirms pusgada krit uz nerviem kaitināja, lika justies čābīgi, slikti vai pavisam slikti, bet kuras uz šo brīdi jau esi izmainījis, izmantojot to, ko modernā ezoterika piedāvā. Gan jau taču esi piedalījies kādos ezoteriska rakstura pasākumos, mācībās, studijās, kaut ko esi lasījis, studējis, pārdomājis. Varbūt nekāda baigā paradīze tevi nav piemeklējusi, bet tu jūties šajās jomās, pat es esmu atrisinājis problēmu, es jūtos labi, vismaz stabili. Tur, kur es esmu, ar to, kas man šajā dzīves jomā ir. Mēģinu uztaisīt otru sarakstīņu. Tātad viens sarakstīņš ar lietām, kurās tu joprojām jūties neapmierināts, un otrs, kur modernās ezoterikas piedāvājums, ko mēs varam izmantot. Visādas masāžas, retrītus, visādas, studijas, kursus ieskaitot. Un kuras tu esi, izmantojot šos, sakārtojis, izmainījis. Un tagad tu varēsi padomāt. Kurš saraksts ir garāks? Pirmais, kur ir nepatīkamās lietas, vai otrs, kur ir izmainītās lietas ar tām zināšanām, par kurām tu esi maksājis naudas un tērējis laiku? Kurš saraksts garāks? Kāpēc? Un tagad nākamais jautājums, ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Kas tev liedz savas dzīves notikumu un procesu, pieredzējumu izmainīt no neforša uz bet kas tev liedz? Kas tev traucē? Kur ir šķēršļi? Kur ir šķēršļi? Kā labi tu nevari izmainīt? Kas tev liedz izmainīt to, kas tev nepatīk? Paskaties uz pirmo sarakstu. Uz to, lai tu jūties labāk. Kas tev liedz? Mana pieredze un zināšanas saka, ka uz šādu jautājumu un varbūt tikai 3 atbildes. Tikai 3 varianti var būt. 3 šķēršļi. Spēju nepietiekamība, fizisku, psihisku. Spēju. Tātad, vienkārši tev nav dots
šajā kaut kādā stāvoklī, vecumā, kādā tu esi. Šitas variants ļoti reti, kad ir fizisks vai psihisks spējas. Visticamāk manā, ka tu, mīļo skatītāji, klausītāji, fiziski un psihiski ar tevi viss ir kārtībā. Tātad te nav runa par to, ka tu nespēji kaut ko izdarīt. Otrs variants – zināšanu nepietiekamība. Un trešais variants – prasmju nepietiekamība. Lūk, te gan varētu būt kaut kas trūkst. Man liekas, ka lai ar ko, bet ar zināšanām, tātad ar informāciju par visu, kas ir, kas nav, ko var, ko nevar, un kā mūsdienās problēma nav. Visu, visticamāk, to, ko tu esi gribējis uzzināt, tu jau zini. Ko tu esi gribējis izlasīt, saprast, dzirdēt, vienkārši noskaidrot, to tu jau esi noskaidrojis. Tātad, zināšanu nepietiekamība, arī varētu nebūt. Kas liedz tev izmainīt to, kas tavā sarakstā ir ierakstīts. Tātad runa varētu būt par prasmēm. Par prasmju nepietiekamību. Un te loģisks jautājums. Par kādām prasmēm ir runa? Droši vien, ka tev tā arī gribas teikt, es taču mācos, es jau esmu transformācijas procesā. Par kādām prasmēm ir runa? Es jau mācos, es jau to esmu mācījusies, šito esmu mācījusies, parasti tās ir sievietes. Es jau to saprotu, šito saprotu. Par kādām prasmēm ir runa? Es pieminu un atsaucos uz labām, noderīgām prasmēm. Tās tu esi mācījies, jā, bet nepietiekamām. Tu esi tiešām daudz mācījies, bet prasmes nav bijušas pietiekamas. Laimīgā kārtā šajos laikos jau ir ļoti, ļoti plašas iespējas papildināt gan savas zināšanas, gan prasmes. Piedāvājums ir ārkārtīgi plašs. Visādas mācību, apmācību grupas, darbnīcas, retrīti, konferences, individuālas un grupu sarunas. Pārunas, ceļojumi, prakses, pieredzes, konsultācijas, hipnozes, programmēšanas, ceremonijas, regresijas. Vēl ir arī visādi kursi, apmācības, mācības certificētu un nevisai certificētu skolotāju vadībā. Paga. Te jau var izmācīties par kaut ko, var apgūt kaut ko un kļūt par ezoteriska vai labjūtības pakalpojumu zināšanu pasniedzēju citiem. Tas jau ir vēl interesantāk. Aizraujoši, patiešām aizraujoši, jo īpaši cilvēkiem, kuriem gadsimtiem ilgi ir pieeja pie šādām zināšanām ir bijusi liekta. Ja vēl par savas nodarbinātību, var arī savas nodarbinātības lietas piekārtot, tad ko šajos laikos cilvēkam vajag? Viņš izmācījās visādas ezoteriska rakstura lietas un māca tās citiem vai palīdz citiem labāk justies. Un vēl ar to nopelnīt, tad ko vēl vairāk? Cilvēks šad tad tā arī saka, es jau strādāju, es jau mācos, es jau esmu transformācijas procesā, man jau ir sava klienti, viņu vēl nav daudz, bet viņi jau ir. Veco laiku ezoterikas zināšanas kopā ar mūsu laiku lietišķās psiholoģijas zināšanām patiešām dod brīnišķīgas iespējas, plašākas iespējas justies labāk, liederīgi pavadīt laiku, satikt jaunus cilvēkus, atrast domu biedrus, piederību, ja ne sabiedrībai, tad vismaz nelielai, tās progresīvajai daļai. Dod iespējas būt trendā, plūsmā. Un ja vēl kopā ar kaut kādu iespēju šajā jomā strādāt, tad ko vēl? Bet ko vēl? Tik daudz apkārt dusošo. Viņai visiem vajadzīgi ir mani pakalpojumi. Varbūt vai pietiks visai manai dzīvei. Ko vēl vairāk? Bet ko? Reti, ļoti reti cilvēks pamana to, ka viņa attiecības ar ārējās vides nepilnībām, nemaz netik patīkamajiem procesiem, nav mainījušās.
Jo īpaši, ja runa ir par politiskajiem, sabiedriskajiem, finanšu, klimata procesiem, un vai bērnu audzināšanu, miedarbību un ar veselības, sociālās aprūpes, izglītības sistēmām, tajās attiecībās nekas nav mainījies. Cilvēks tajā pasaulē, kāda ap viņu ir, vienkārši ir iekārtojies ērtāk. Viņš ir atradis kādu nišu, kurā var justies labāk, darboties ar lielāku jēgas, ar lielāku patikšanas un gandarījumu sajūtu, bet tas arī ir viss. Varbūt viņš ir izmainījis miedarbības ar ārējo pasauli plašumu vai veidu, kādreiz strādāja algotu darbu, tagad no mājās patstāvīgi, viņam ir savs biznesiņš. Kāds ezoteriska rakstura pakalpojums sniegšana vai kādu puķīšu taisīšana, es nezinu, kleitiņu šūšana. Kādreiz lasīja, skatījās, piedalījās vienās informācijas plūsmās, tagad citās. Cilvēks ir pamainījis savu dzīves stilu. Varbūt mainījies arī tuvāko paziņu loks. Bet kopumā cilvēks jūtas, varbūt ne gluži kā paradīzē, bet ok. Vairāk foršas pieredzes, personiskas brīvības, brīva laika un naudas. Neko daudz vairāk jau arī nevar vēlēties. Ja vienīgi kaut kādas izmaiņas sabiedrībā. Kādu svarīgu cilvēku uzvedībā, bet, ja tev nepatīk, te jau arī nav spiesta lieta piedalīties. Es taisu savu jauno pasauli, es dzīvoju savā burbulī, es dzīvoju savā klusumā. Šajos laikos var atrast citu vidi, kurā darboties. Pārējo kā kaut ko neizbēgamu, tad arī var paciest. Tā teikt, tāpat jau neizmainīsi. Šādā kontekstā ezoterika ir kļuvusi par vēl vienu no sabiedrības interešu jomām, tāpat kā bērnu audzināšana, kulinārija, veselīgas dzīvesveida, naudas pelnīšanas un citas cilvēka dzīvē svarīgas tēmas, jeb informācijas plūsmas. Vienkārši viena interesantāka, cita informācijas plūsma. Vēl viena saturīga brīvā laika pavadīšanas forma. Kādreiz cilvēki kopā bija vietējos kultūras namos, iedzēra šņabīti, padziedāja, uzdancoja, paklausījās kādus māksliniekus. Tagad ezoteriska rakstura izglītojošos atpūtas, omas un domas un gara pacelāšanas pasākumos viņi piedalās. Un kas tur slikts? Nekā slikt nav. Tikai viss kā vienmēr. Un augstākās vibrācijās. Jā, vibrācijās gan augstākās. Tā tad ar patīkamākām izjūtām. Vai tad slikti? Protams, ka ne. Vienkārši tāds konstruktīvāks, baudāmāks, bet joprojām tas pats vecais labais 3D modelis. Nomainījās biznesa saturs. Vienu biznesu nomainīja pret citu. Un kas tad ir? Nekas, cilvēks normāli jūtas, normāli iekārtojas. Viņš trendā ir tur, kur visi tagad ir moderni, progresīvi cilvēki. Forši, vairāk brīva laika, mazāk atbildības. Kur te vieta ir ezoterikai? Ezoterika patiesībā ir par ētiku, par morāli, par pasaules un attiecību skaistumu, par emocijām, vēl jau vairāk par jūtām, par to dziļumu, smalkumu, bagātību. Ezoterika ir par visu to, kas vārdos nav pasakāms, par tuvību, par sirsnību, par īpašām attiecībām starp visiem cilvēkiem, nevis tikai dombiedru grupā. Tas nav vārdos pasakāms, nav aprakstāms. Tāpēc, ka šajā jomā nekāds mērķis nav izvirzāms. Un šajā jomā nekas tāds, nekādās mācībās un kursos nav apgūstams. Ezoterikā vairs nav runa par manu, tavu vai personīgo mērķi. Šeit ir runa par vispār cilvēciskām vēlmēm, kuras cilvēks tiecas realizēt, vairs nešķirot savējos no svešajiem, labo no ļaunā, tumšo no gaišā. Tad, kad mēs esam īstajā ezoterikā, tad atšķirības starp tumsu un gaismu vairs nav. Ir viena un otra. Jā, es to redzu. Bet tie vairs nav karojoši spēki. Nav vairs atšķirības starp savējiem un svešajiem. Pret savējiem es izturos tāpat kā pret svešajiem. Un pret svešajiem tāpat kā pret savējiem.
Īstās ezoterikas cilvēks savā raksturā ir cits un citādāks. Viņš nepraktizē, viņš nemācās, viņš nestudē. Varētu teikt, viņš pat nedzīvo, drīzāk piedalās dzīvē. Vienkārši piedalās. Viņam ir cita attieksme pret notiekošo, tāpēc cita uztvere, cita pieredze, citas reakcijas uz notiekošo. Viņš joprojām jūt gan sāpes, gan prieku, gan niknumu, gan dusmas, aizvainojumu. Viņš jūt visu. Iespējams pat vēl vairāk un asāk nekā kaut kad iepriekš. Tikai attieksme pret to visu, ko viņš jūt. Un kādēļ viņš to jūt, viņam ir cita. Šī cilvēka dzīve rit pilnīgi citā ritmā, pēc kādām pašam cilvēkam vien zināmām likumsakarībām, un cilvēks jūtas šajos savos procesos silti, droši, labi, viņš jūtas piepildīts tur, kur viņš ir un ar to, kas viņam ir, tādā pasaulē, kāda tā ir. Ja viņam prasītu, vai viņš savā dzīvē ir laimīgs, varbūt viņš apjuktu, kāds laimēs sakars ar manu dzīvi. Viņš par to nav domājis, priekškam. Viņš vienkārši dzīvo tā, lai viņam pašam ir forši, un visiem citiem arī. Vienkārši, lai ir forši, lai labi jūtas pats, un visi, un viss, kas apkārt. Jā, tas ir svarīgi. Lai pašam forši, un visam pārējam arī. Un tas gan šim cilvēkam ir svarīgi. Lai arī citiem ir labi. Lūk, tāds stāvoklis, tādas izjūtas ir lietišķās ezoterikas nolūks. Apgūt tādas zināšanas un prasmes, kas ļautu atrasties pašā notikuma virpulī, piedzīvot visu ko, tomēr uztvert to visu citādāk, līdzsvarotāk, mierīgāk, bezkaislīgāk. Palikt šajā ideālajā, nemaz nevieglajā, bet diezgan tumšajā un netaisnīgajā pasaulē, tās procesos, vēl vairāk iedziļināties šajā laicīgajā, kaislībām piepildītajā dzīvē, kā sportists iedziļinās savu muskuļu darbībā treniņzālē. Vai varbūt kā skrējējs, kurš skrien līdz pilnīgam spēku izsīkumam, zinot, ka tūlīt atvērsies otrā elpa un viņš. Ne viņš, mērķis. Mērķis pats pietuvosies. Šis sportists, šāds dzīves dzīvotājs, kurš dzīvo ar lietišķo ezoteriku, viņš nav uz mērķi vērsts. Viņš ir vērsts pats uz sevi. Uz saviem iekšējiem procesiem koncentrēts. Šāds skrējējs skatās uz sevi, atbild par sevi, bet mērķis vienkārši atveras sportista otrā elpa, atveras cilvēka dziļākie, nobloķētie, slēptie resursi, un tad sakustas, tad iedarbojas tas, ko Alisa iepazina brīnumzemē esot. Esat lasījuši? Tad tavas rosības mērķis pats pietuvojas, nolūks pats realizējas. Paskaties uz savu sarakstiņu, pirmo sarakstiņu, ko tu tur gribi mainīt, kam vajadzētu mainīties, kas izraisa tavu nepatiku. Tur lietas pašas sāks mainīties. Tad, kad tu būsi apguvis moderno lietišķo etiķeti, ezoteriku, un tad tur pats kaut kas sāks mainīties. Par šiem mērķiem, par nolūkiem tu nedomāji, tu biji pilnīgi pārņemts ar procesa kvalitāti, ar dziļumu, tu biji pilnīgi sevī, kaut kādā iepriekš nemanītā dziļumā iegrimis. Šeit vārdiem vairs nav nekādas nozīmes. Šeit domu biedru nav. Domu biedru grupu, retrītu, iešanas un darbošanās ārējā vidē vairs nav. Šeit nozīme ir tikai pieredzējumam. Tavam pieredzējumam, un varbūt nemaz neviegla, varbūt ārkārtīgi spēcīgas spriedzes, niknumas, sašutumas, sāpju piepildītam klusumam šeit ir nozīme. Un mieram. Tu jūti to, ko tu jūti. Tev ir ļoti grūti just to, ko tu jūti. Tomēr tu saturi savu iekšējo līdzsvaru, mieru
tikai mieru. Lai kas notiktu, lai ar ko sastaptos, tikai mieru un vēsu prātu. Tu vari savu enerģiju valdīt, savaldīt pats. Un tavas domas neskrien tiesājot, problēmas risinot, meklējot risinājumus, saucot pēc palīdzības domu biedriem un pulka. Nē, tu esi viens, un tu vari izturēt šo pauzi. Tevī ir spēks, tu jūti sevī šo enerģiju, un tu izturi šo pauzi. Vari tā? Proti būt pašā notikumu trakumā, pašā riebīgu, netaisnīgu, stulbu notikumu virpulī un saglabāt mieru, līdzsvaru un skaidru prātu. Vari? Vari domāt mierīgi ar vēsu prātu tad, kad sirds tik pilna un sāpīga, ka liekas viss gals klāt. Un tā ir mācēšana. Tā ir prasme, kura kā viena no daudzām prasmēm apgūstama. Tas ir kaut kas ir jāmācās, vienkārši jāmācās. Un tādas prasmes mums nav. Ja tu tā vari, tad tu saspringtā brīdī vari izvēlēties tādu reakciju uz notiekošo, kura ļautu gan tev, gan citiem justies forši. Un vēl arī miedarbības mērķi sasniegt. Ja tu vari saglabāt emocionālo līdzsvaru un vēl arī spēju sakarīgi ar vēsu galvu domāt, tad turpat uz līdzenas vietas, notikumu virpulī esot, tu vari izdomāt tādu reakciju, kas notiekošo notikumu virpuli iegroza tev vēlamā, tev labvēlīgā virzienā. Man liekas, ka Pauls Dāle par tādiem teica dzīves valdnieki. Un tā jau ir augstākā pilotāža, lietišķajā ezoterikā, modernajā ezoterikā. Jā, te jāmācās daudz. Un ne no grāmatām, ne no lekcijām, bet tikai praktiski. Kā sportistam treniņu zālē, kā skrējējam stadionā. Te ar dievišķo enerģiju vannām nekas nebūs līdzēts. Ja tā izdodas sevi valdīt, ja tā izdodas darīt un izdarīt, lūk, tad izveidojas īstais savienojums ar dievišķajām vibrācijām, ar augstāko es un visu pārējo, ko savulaik tālu no cilvēku laicīgās dzīves kaislībām iemācījās seno laiku ezoteriķi. Viņi dzīvoja ārpus. Lielākā daļa dzīvoja ārpus laicīgās dzīves, un viņi visu šo studēja un mācījās, bet mūsu uzdevums to pašu iemācīties dzīves virpulī esot. Tajos laikos šādu ezoteriķu un visādu mistiķu nebija daudz. Šajos laikos par tādiem jākļūst visiem. Vismaz lielākajai daļai. Kaut arī saka, ka varētu pietikt ar 5% sabiedrības, lai visi pārējie ar laiku pielāgotos. Un tas ir ļoti praktisks darbs. Ļoti praktisks. Nekādas dievišķo enerģiju vannas un elpošanas prakses. Nē, viņas ir foršas, viņas ir liederīgas, bet te būtiski neko nemainīs. Dzīvot savu dzīvi tur, kur esi, ar to, kas tev ir, un mācīties. Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. Varbūt tev ir jautājums, ko mācīties? Es teikšu, paskaties vēlreiz savā sarakstiņā. Tur ir tādas lietas, kuras krīt uz nerviem. Lietas tu neizmainīsi, un to tu zini, bet savu attieksmi pret tām gan tu vari izmainīt. Ja varēsi, ja iemācīsies, tad arī lietas sāks mainīties, kā tavs attēls spogulī. Tātad vispirms darīšana, eksperimenti, kļūdas,
labojums, šaubas, meklējumi, varianti un tad tikai spriedumi un komentāri. Pēc darīšanas, pēc personīgās pieredzes. Nevis pēc tā, ko kādi skolotāji jauno vai veco laiku ezoteriķi ir teikuši. Vot tā ir lietišķā ezoterika, kura kopā ar mūsdienu lietišķo psiholoģiju darbojas ļoti labi. Ļoti labi. Vismaz to es redzu pēc saviem cilvēkiem. Ja cilvēks patiešām grib kaut ko mainīt, viņš to var izdarīt ļoti, ļoti ātri. Un tieši skatoties savā sarakstā ar visu, kas viņam nepatīk, kas viņu sāpina, ierobežo, apgrūtina, kam viņš nepiekrīt, kas viņā izraisa sašutumu, kas viņam vienkārši liedz justies stulbi. Cilvēks mācās veselu kaudzi visādu prasmju, lai izmainītu attieksmi pret to, kas notiek, un iegūtu brīvību radīt kaut ko savu, jaunu. Rada vienu kaut ko jaunu domāšanas modeli, citu reakcijas modeli, vēl vienu, un skat. Tuvākajā apkārtnē sāk notikt visādi brīnumi. Iepriekš nevarēju kaut ko dabūt nesitams, tagad redz, kaut kas kustās, kaut kas tā notiek. Es strādāju ar sevi, bet mainās mani bērni. Jocīgi gan. Tā ir lietišķās ezoterikas joma. Viss pārējais ir teorētiskā ezoterika, konceptuālā līmenī, kur ir atklāti izpētīti instrumenti, kas ir kas, kā kas darbojas, ko ar ko var izdarīt. Jā, tas ir labi, fantastiski cilvēki gadu tūkstošiem ilgi strādājuši atrautībā no laicīgās dzīves. Tāds bija viņu darbs, tāds bija viņu dzīves mērķis, misija. Vispirms saglabāt šīs senās zināšanas un vēl tālāk attīstīt. Klusumā, vienatnē, tālumā no laicīgās dzīves. Jūs esat gatavi atstāt šo laicīgo dzīvi? Diez vai? Es arī ne, pagaidām, kaut gan gribētos. Tāpēc mums ir vajadzīgi citi instrumenti. Lietišķie, tie, kuri ļauj mums darīt lietas tur, kur mēs esam, ar to, kas mums ir, ar tiem cilvēkiem pavisam neideālajiem, kādi mums ir apkārt, ar tiem biznesiem, kādi mums tur ar dažādām grūtībām attīstās, ar to ekonomiku, ar to valdību, ar to pasauli, kādā mēs esam. Vot tad tā ir ezoterika. Lietišķā. Tad tam ir jēga. Ka es varu redzēt rezultātu. Mācījos, vingrinājos, eksperimentēju, jā, strādā, man strādā. Varbūt, ka tev arī. Rezultātā iznāk tā, ka lietišķās ezoterikas ietvaros notiek šo jauno instrumentu meklēšana un radīšana. Tas ir tas, ko mēs darām ar saviem cilvēkiem. Mēs radām jaunus instrumentus, un mani cilvēki jau, tie, kas ir patiešām gribējuši, viņi būs gatavi ar šiem instrumentiem dalīties arī ar jums. Kaut kādā brīdī, kad jums arī gribēsies dzīvot citādāk, justies šajā dzīvē citādāk, jo pasaule nemainīsies, viņa ilgi vēl nemainīsies. Viņa kļūs ar vien struntīgāka un struntīgāka, grūtāk un grūtāk paciešama. It kā jautātu, un cik tad ilgi tu izturēsi? Vai tad tu turpināsi visu tādā pašā garā, vai tomēr kaut ko citu gribi? Jā. Tāds man bija stāsts šoreiz par lietišķo ezoteriku, kura būtiski atšķiras no teorētiskās. Pagaidām tā.